tēva mājām Sārtas ielā izejot, sejā iesitās griezīgs vējš. Nakts bija stiprs salaini. Zemi, smagi mākoņi lēni peldēja pāri pilsētai, reizi pa reizei atsedzot pilna mēnesi apaļo ripu. Smadzenes sāka strādāt pātrinātā tempā. Tagad taču apledos visas konstrukcijas, dzels, sijas un spraiži, pakāpieni. Lietus manā plānā gan nebija paredzēts, bet šitāds visu ar ledu pārklājošs pilnīgi ne. Nu, būs jāizšķir. Nē, atlikt vairs nedrīkstēja. Bija jāriskē. Sakot zobus, un jau pēc pāris sekundēm ar rokām bija ieķēries radiotorņa nožogojuma augšmalā. Te sākās šauras dzels trepas, kas slējās stāvus augšu un nozuda tumsā. Kāpu veikli un ātri. Posms sekoja posmam, platforma platformai. Te, negaidot, trepas izbeidzās, un tālāk bija jākāpj pa spraišiem. Bija palikuši labi, ja kādi 10, 15 metri. Bet tie likās gandrīz vai nepārvarami. Visas maliņas bija pārklāts ar leduskārtu. Tā neļāva kārtīgi iekrapēties. Pirksti slīdēja un paši no sevis gribēja laisties vaļā. Neļāva. Bija palicis tik maz, kaut mēnesi no mākoņiem degunu pabāstu. Šajā tumsā pats velns būtu savās pinkās sapinies. Tieši šai brīdī mēnesis sāka ķepuroties ārā no liela, izplūduša mākoņa pinekļiem. Un nu jau varēja saskatīt, ko mani pirksti dara. Kārtīgi un pamatīgi mezgloja klāt sava karoga turamauklas, nostiepu to visā garumā, un tad laidu savu karogu no azotes laukā. Tas sākumā pavīdējās te uz vienu, te otru pusi, it kā neticēdams, ka no šaurās prosta brīvībā izkļuvis. Bet tad līdzīgi burai piepūtās un apvērās visā savā krāšņumā. Bija noticis brīnums. Nu, karogs varēja līksni plīvojot sagaidīt rītausmu un daudzos cilvēkus dzelzceļa stacijā, autoostā, pie tramvaju, trolejbusu un autobusu pieturām. Un kur tad vēl centrāltirgus ar saviem daudzajiem tirgotājiem no dažādiem Latvijas nostūriem? Nē, par velti tas kāpiens nebija. Varbūt, ka daudziem tas kaut mazu ceļu, kas stariņu dvēselē ieslīdinās. Varbūt neļaus izdzist ticības uguntini.